No jaudīgākajām automašīnām tagad dodās trasē. 500 zirgu spēku Nissan 200X. Ar šo autiņu diezgan grūti braukt uz lapjo, tāpēc, ka tā jauda ir tik daudz, ka vienā brīdī izgriež tos riteņus, ka pilots nespēja kontrolēt vienkārši. Bet, uz doto brīdi izskatās, ka viņš slīd pa trasi un ļoti labi tas viss izskatās viņam. Te nedaudz samisējās, bet neko aiziet tālāk. Viss kārtībā. Šeit atkal bišķīt iztaisnojās gala ovāls. Tas notiek ovālā, tiesnesis rāda dzelteno karogu, viņš bišķiņ netrāpīja iekšā trajektorijā. Un fināla ovāls. Gāzi grīdā. Nē, diemžēl. Ļoti žēl, bet sagriešanās un apstāšanās, tas nozīmē dramatisku punktu zudumu kvalifikācijas ieskaitē, un nezinu, vai šis dalībnieks spēs kvalificēties labāko 16.